Gan pienācis laiks apskatīties uz Vislatvijas autoceļu bedru karti, un to jūs veidojat, skatītāji, kopā ar apdrošināšanas kompāniju BTA un arī ar mums Tautas balsi. Un tagad mēs varētu apskatīt kādu melno caurumu, kas atrodas Šarlotes ielā 9. Kurš kļuvis jau sarkans, un rekur ir arī atzīmēts skatītāji jaunu. Lūk, mēs redzam, cik tas šausmīgi arī izskatās patiesībā. Bedra pašā brauktus malā ir divi tik bīstrami, jo tā atrodas tuvu trotuāra malai, un diennakts tumšajā laikā to var arī nepamanīt kājām gājēji vai, piemēram, riteņbraucēji. Un, var sanākt pamatīgi nelaimi. Droši vien, ka tagad laikam vajadzētu, vēlreiz pielikt tam visam punktu un droši vien apdrošināties, vai ne? Jā. Kasko bedres, apdrošināšanas polisi skatītāji. Jūs varat piedalīties un arī laimēt šo te kasko bedru polisi. Ja reiz būsiet apmeklējuši www.bedrukarte.lv, ievietojuši tur savu piefiksēto bedri un piedalāties automātiski uzreiz arī izlozē. Jā, bet vislabāk ir fotogrāfija, apraksts un tā tad atzīmēt kartē, kur atrodas šis ceļa defekts.